Čau! Mani sauc Armands, un es jūs iepazīstināšu ar jauno iPad Pro ar M5 čipu. Līdzīgi kā pagājušajā gadā, jaunie iPad Pro pieejami divos izmēros ar 13 un 11 colu ekrāniem. Šie ekrāni aprīkoti ar tandem OLED ekrānu, kas nodrošinās patiesi iespaidīgu kontrastu. Tāpat kā MacBook Pro ar M5 procesoru, arī iPad Pro ar M5 procesoru piedāvās diezgan līdzīgu jaudas pieaugumu. Apmēram 15% procesora ziņā un līdz 35% grafiskā ziņā. Bet pietiks par jaudu. Jaunajos iPad Pro ir arī citas lietas, par ko parunāt. Otrās paaudzes C1X čips nodrošinās lielākus datu pārraides ātrumus 5G tīklā, nodrošinot lielāku energoefektivitāti. Un N1 čips nodrošinās Wi-Fi 7 un Bluetooth 6 standartus. Jūtamu uzlabojumu saņēmuši tieši 256 un 512 GB modeļi, kuros vienotās atmiņas apjoms būs uz pusi lielāks. 12 GB iepriekšējo 8 GB vietā. Jaunie iPad Pro nodrošina arī ātro uzlādi, kas nozīmē, ka varēs uzlādēt iPad Pro 30 minūtēs līdz 50%. Jaunie iPad Pro pieejami visos CNC veikalos jau tagad.